Šodien mēs esam ciematā Asteres, tepat Pierīgā. Un ar mani kopā ir Elīna, un viņa mums pastāstīs, kas tad ir Asteres, kā Asteres radās un kādēļ jādzīvo šeit. Idejas autors šim stāstam, man to gribētu saukt par stāstu, ir mans vīrs. Tieši viņš ir tas, kuram bija tā spēcīgākā vīzija, sapnis par šo vietu. Es kā tagad atceros, tas bija 2018. gads, viņš man uz šejieni atveda. Un šeit jau nebija nekā, nebija ne ceļi, nekādas komunikācijas, nekas šeit nebija. Te bija aizaugusi pļava, meži. Un tad viņš man pastāstīja par to savu vīziju, par savu to sapni. Kā te varētu izskatīties, ka šeit varētu būt ciems. Es jau redzēju viņa acīs skaidri, ka jā, viņš jau ir uzzīmējis savu to ideālo ainu, kad viss notiek, viss būs, bet man nebija tajā mirklī tas viss vēl, vai ne? Principā viņš tevi aizved uz kaut kādu mežu, kaut kādu pļavu, koki, krūmi un pasaka, šeit būs ciemats. Jā, bija tāda nekopta, liela pļava Pierīgā, teiksim tā. Tu nebija tālu no pilsētas, bet sajūta bija kā laukos.